Ja jūs šeit braucat ar auto ārpus pilsētas un palūkojaties pa logu, liekas, ka esat kaut kur tepat Kurzemes vai Vidzemes mežos, un tūlīt parādīsies uzraksts Ugāle vai norāda par pagriezienu uz Madonu. Un tomēr tā nav Latvija. Šajā zemē mierīgi var ietilpināt 155, jā, 155 Latvijas. Šī ir otra platību ziņā lielākā valsts pasaulē - Kanāda. Un arī te dzīvo latvieši. Kad pēc otrā pasaules kara daudz latviešu devās svešumā, kā 25 000 atbrauca uz Kanādu. Man aiz muguras ir skaists skats, tā ir lielākā Kanādas pilsēta Toronto, un tieši šeit arī ir lielākā Kanādas latviešu kopiena. Latvieši uz šejieni bija spiesti pārcelties tāpēc, ka viņiem tika atņemta zeme pašu mājās, bet te tās bija daudz, un pēc otrā pasaules kara bija vajadzīgas darba rokas. It kā jau dažādi, bet tomēr tik līdzīgi ir tie likteņa līkloči, kas mūsu tautiešus ir atveduši uz okeāna otru malu. Tēva mājas ir Zemgalē, Andanieku pagastā. Un par priekšu viņi bija laivu uz Vāciju. Ja, laiva, kas bija bombardēta, bet tomēr nokļuva Vācijā. Viņi tad pavadīja vairākus gadus bēgļu nometnēs. Un tad izdevīja braukt uz Kanādu, un tad viņi arī to atbrauc uz Kanādu. Es ir made in Latvijā, kā Cikāks Piecītis teikt, kas man labs draugs Alberts Leksdiņš. Tā kā es esmu dzimusi Latvijā, es jums neteikšu, kurā gadā, bet es pat atceros. Bet kurā vietā? Es esmu dzimis pie Grīņu rezervātu sakā, netālu no Pāvlostu, kur skaistā vietā, kur divas upes satek kopā, Durba un Tebra. Un es pat atceros, ka bumboja Liepāja, ka mūsu pagasts bija apgaismots tā kā Ziemassvētku eglīti, jo viņi izmet starmešus, skaties, tādī sakā, kur es dzimusi, tur bija divi spīķeri, ķiegeļu cepls un brūzes, graudu brūzes, ko taisīja brandavīnu. Un viņi laikam domāja, ka tur kaut kāda milzīga liela uzņēmuma vai kaut kas tam līdz gribēja bumbot. Es gribēju braukt uz Kanādu, jo uz Angliju bija iespējami braukt, vai ne, bija uz Ameriku, bet Anglijā par daudz lietas liesies, es tur nebraucu uz Kanādu. Kāpēc es nezinu, bet es atbraucu. Bet tā kā es biju leģionārs, man jau neņēma pirmo reizi. Vispār būs atveda uz Kanādu pa brīvu, nebija jāmaksā. Kārlis, piemēram, samaksāja, ka viņi brauc no Anglijas, mūs pa brīvu atveda. Bet mums bija 1 gada līgums pie spēkstaciju būvs. Un strādājām pie spēkstaciju būvs, kad tas gads bija caur, tad gājām meklēt darbu, un tad bija par raktuvēm, teiksim. Lielākoties jau tur ziemeļos raktuvē strādāja. Pēc atlaides no gūstas mūs aizsūtīja atpakaļ uz Vāciju. Tā mēs dzīvojam nometnēs, un tur nekas nebija ko darīt. Darbs nebija, ko es nebija, ne. Meklēju šnabu un tramdīju meitenes un sportobis un tā. Un tad 47. gadā Anglijiem 7 gadus nostrādāja raktuvēs. Un tad 56. gadā, kad Krievija ejam Ungāriju, un Ungārija lūdzās palīdzību, lai nāk palīgā, un neviens nekā nedarīja, tam mēs nolēmām, ka nav nozīmes Eiropā palikt. Mēs atbraucam uz Kanādu. To pētījis nav neviens, bet būtu vērts. Kur slēpjas tas daudzo latviešu panākumu noslēpums? Atbraukuši uz pilnīgi svešu vietu, bieži vien pat ar to tikai, kas mugurā un vēderā, sākumā spiest strādāt smagus un primitīvus darbus, viņi dažu gadu laikā tomēr te spējuši izsisties un veidot pat satriecošas karjeras. Ēriks Dzenis, kura agrie jaunības gadi pagājuši te krievu, te vāciešu okupētajā Latvijā, jau tolaik zīmēja un gleznoja. Tas, starp citu, viņam nereizi vienu vārdu vistiešākajā nozīmē palīdzēja palikt dzīvam. Bet tas ir pavisam cits un sens stāsts. Ēriks Kanādā dabūjis darbu pie cigarešu reklāmām. Tolaik tās tika zīmētas ar roku. Pirmie projekti bija airline pilots. Katrs puika grib būt pilots. Visi pilots mēķē. Un tikmēr, kamēr man pietika, un es uzdevu ar manas sievas piekrišanu, jo milzu naudu zaudēt, tur ar miljoniem gāja. Tie vēl no veciem laikiem statīvas, ne? Jā, tā ir mana pirmā mēbele, ka es iebraucu Kanadā no viena franču mākslinieka. Es to nopirku par $5.
Un tas bija 50. gadā. Es esmu visu kaut ko visādās tehnikās. Tas te bija priekš Canada Savings Bond. Scratchboard apmēram tāpat kā uz naudas zīmēm. Un to iesāka ar mazu līniju, ar adatiņu tikai tā. Un tad to paplašina un brauc pāri ar instrumentiem, kamēr iznāk tā. Nu, izskatās pēc fotogrāfijas gandrīz. Un tomēr Ēriku visi sauc par baleta dzeni. Tas tāpēc, ka mākslinieka lielākā vājība ir baleta un dejotāja gleznošana. Viņa mājās ir bijušas un pozējušas daudzas pasaules baleta zvaigznes. Aņurējev ir tā, viņam grūti tuvoties. Reti kāds, kas dabūja atļauju viņa mēģinājumu laikos būt tanī telpā. Normāli un oficiāli bija tikai Aņurējevs pats, viņa partneri, tad baletmeisters, choreogrāfs un pianists. Un es varēju būt iekšā kā pēdējais. Un man bija atļauja, kad es viņu drīkstētu fotografēt tikai priekš tādām vajadzībām, un ka tās fotogrāfijas nekur nedrīkst būt rādītas, jeb pārdotas, jeb kaut kur tam līdzīgi, un tam mums bija tāda noruna, ka neviens tās neredzēs. Stingri noteikumi. Ļoti stingri noteikumi, un kamerām jābūt tik klusām. Es tanī laikā lietoju Leikas, un tās ir knapi. Viņam bija tāda dzirde, kādreiz viņš tāpat vēl dzīdams, tad danco, un tik iet man. Viņam galva uzreiz pagriežās to uz sāniem, tas ir aizrādījums. Tad iemācījos klik, kā saka, with a beat, ar muzikas. Jā. Liela kaut kāda akordu, jā. Jā, tadam, klik, klik, klik. Rišņikovs ir bijis šajā mājā. Man tās Aņurējev gleznas bija pie sienas. Viņi nesatika savā starpā. Bet Rišņikovs uzskatīja to, un gandrīz ar pieri piesitās pie grīdas, kā viņš klanījās viņa priekšā, protams, izsmieklā. Man viens no labākajiem klientiem ir Latvija Amerikā, un tas ir tāds mīlestības darbs. Laikraksts Latvija Amerikā ir bijis un vēl tagad par spīti internetu laikmetam ir viens no rīkiem, kas visu šos 6 gadus desmitus ir palīdzējis latviešiem Kanādā saglabāt savas latviskās saknes. Tā kā pašķirs tās vecās avīzes, tur ir visa tā latviešu dzīve. Visi, kas uzņēmumi veidojušies, kas tur reklamējās, visi sarīkojumi, tas viss tur iekšā ir. Tagad tā avīze ir vajadzīga tai vecajai paudzei, ar ko viņi sākās. Avīze tagad vada Vita Gaiķe. Latvieti, kas uz Kanādu atbrauc salīdzinoši nesen, ieprecējās. Tāpēc viņa skats uz vietējo latviešu sabiedrību ir savādāks un svaigāks. Es daudz vairāk saprotu šos latviešus tagad nekā tad, kad es atbraucu tad. Un īstenībā es abrīnoju. Es abrīnoju to, ka 3. paudze latvieši vēl ir latvieši, ka turās pie tās latvietības. Jau 4. jā. Un tagad jau tie mazie, šitie te jau 4, kas arī aug tā kā, izskatās. Par tiem mēs vēl nevaram spriest, jo viņi vēl runāt varbūt nemāk, bet kad... Un es saprotu, cik tas ir milzīgs ieguldījums, spēka, laika, naudas, to visu uzturēt, un to var tikai abrīnot. Laikraksta redakcija atrodas Toronto Latviešu centrā. Tas ir lielākais latviešu centrs ārpus Latvijas, un te var atrast visu ko, gan makam, gan dvēselei.
Latviešu krājaizdevu sabiedrību būtībā nelielu latviešu banku vada Andris Laksdiņš, kurš uzsver, ka pat krīzes gados liela problēma te nav bijis un latvieši joprojām labprāt savu naudu apgroza tieši šeit. Kad tu esi biedrs kreditsabiedrībā, ka tev pieder tā banka, tu nopērc pārju par $5, tu balso pilnsapulcēs vienreiz gadā, kas mums notiekās, un tev pieder banka. Ar to tev arī ir privilēģijas. Mums ir labākas likmes, ko mēs izmaksājam tie noguldītājiem, kā arī tie, kas aizņemās, mums ir labākas likmes uz hipotēkām un tā tālāk. Tepat Latviešu namā nav aizmirsts arī par vēderpriekiem, latviskiem vēderpriekiem. Kas garšo latviešiem? Nu, protams, tas, kas mājās bija kāpos un desiņas un šmorēts gajus un visādi cepeši. Bet šovakar mums ir ribiņas būs, steiks uz barbecue un arī visas gaļa. Kur jūs kāpos? Mēs viņus dabūnām ieskābēts, mēs arī paši skābējam, vai ne? Kad nāk uz Mārtiņu tirdzīt, tad mēs paši skābējam. Bet mums ieved no Vācijas, tad mēs pērkam un tad mēs šmorējam, pieliek āboļus un sīpols un ķimens un speķu tauku un tā tālāk. Un iznāk tieši tā kā mājās, pēc viņam garšo. Kā var dabūt Kanādā rupmais Latvijas? Mums gatavo tāds pašs milts kā Latvijā un ieraugs ir no Latvijas. Un mums bija meitene atbraukus no Latvijas, kas mums iemācīja mūsu cepējiem, kā to gatavot. Viņi strādāja patiesībā Talsos, man liekas, cepoja. Kā jau katrā latviešu centrā visā pasaulē, arī te ir sava bibliotēka. Tiesa gan tās apmeklētāju skaits gada nogādiet mazumā, diemžēl. Es nevarētu teikt, ka vidējā paudze un jaunā paudze lieto šo bibliotēku lielā mērā. Tikai, ka viņam īpaši vajadzība, ka jāraksta kaut kāda eseja, kādreiz kanādiešu skolā vajag par vēsturi vai politiku. Jeb arī disertācijas. Daži cilvēki meklē informāciju. Ja viņa disertācija vai universitātes uzdevums ir par Latviju vai Baltijas valstīm. Kamēr ir grupa cilvēku, kuri vēlas latviešu valodā sakot latviešu literatūrai un iedziļināties latviešu pasaulē, savu grāmatām, avīzēm, jo internetu nevar visu. Tad mēs te... Mēs te vēl būsim. Mēs būsim. Jo nevar jau pateikt, kas būs pēc 15, 20. Tas smagais un grūtais jautājums, kas būs pēc tam? Par to šeit domā daudzi. Brīžiem ir tāda sajūta, ka nacionālā identitāte birst kā smilts caur pirkstiem. Taču ir arī spīts, kas tomēr nedod vaļu pārāk lielam pesimismam. Un es kādreiz biju priekšēdis, es teicu, ka mums jāsēdā līdz kapa malām. Jo mums nav tādas rezerves kā Itāļi, kas iebrauc iekšā tūkstošiem katru gadu. Un viena daļa paliek pa Itālijā un daļa aiziet vienalga, viņiem nav svarīgi. Mums nav tādas rezerves. Un tad mums arī veciem cilvēkiem un pensionāriem jāstrādā. Kad mani vecāki atbrauca šeit, viņi ir un bija latvieši. Un tomēr viņi audzināja ģimeni kā latvieši. Un tā es uzaugu, cik es varēju. Protams, ka man valoda nav tik skaidra kā tiem, kas dzīvo Latvijā. Mums ir Kanādas izloksne. Tāda es biju audzināta, tāpat manam vīram arī. Mans vīrs ir no Kanādas latviešu ģimenes. Viņa vecāki arī atbrauca kara gaitās uz Kanādu. Un mēs tomēr izlēmām, ka mūsu bērni arī uzaugs latviešu garā, jo tas ir, ko mēs, tā ir, kā mēs bijām audzināti, un mēs jūtamies ērti, un mēs jūtamies, ka mēs esam pie savējiem. Kas ir tas īstais latvietis? Vai tas īstais latvietis ir vienīgi tas, kurš tīri skaidri runā latviski, iet uz tautstajām un dzied latviešu dziesmas? Nē. Es domāju, tādā latvietībā ir daudz vairāk kā tas un tādā dvēselē. Un ja mēs piekam tradīcijas, kas, teiksim, samazina mūsu skaitliski, kas neietver daudz tautību ģimenes mūsu sabiedrībā,
tad mūsu gals pienāks daudz ātrāk, kā mēs gribētu. Tāpat mēs esam Turtle Pond. Šis bija mūsu otrais veikals, ko mēs atvērām. Un viņš ir otrais mazākais, laikam, ja? Hi, Cheryl. Hello. Ready to be on camera? This is Cheryl. These are our friends from Latvia. Yeah. Hello. Egils, Ilgons, Ilze. Got You it? got it? Oh. Egils, Ilgons, Ilze. Oh, my. Bet tas viss iesākās pirms 20 gadiem, kad es kopā ar divām draudzenēm Toronto Abas latvietas. Abas latvietas, Liliana un Inta. Un mēs uzsākām veikalu, kas saucās Treasure Island Toys, Toronto. Un tas ir uz ļoti labs Danforth veikals. Un Jānis pa to laiku viņam piederēja kino Hamiltonā. Broadway kino un galerija. Tas ir līdzīgs bijušai kino galerijai, kas bija vecrīgā. Un, kad mēs apprecējāmies, Jānis teica, mums vajag spējamant veikalu šeit. Ingrīdas un Jāņa vecāki ir latvieši. Tieši viņiem abi ir pateicīgi par savu un savas meitas labo latviešu valodu. Citiem, kuriem tā nepaveicas, ir daudz grūtāk. Mēs esam piedzimuši kā latvieši, mēs esam runājuši latviski visu mūžu. Man latviešu valoda ir svarīga, man latviešu tautas dziesmas ir svarīgas. Un latviešiem ir dzīves uzskats, kas citiem nav, un tas ir unikāls, un mēs negribam to zaudēt. Ekoloģiskie cilvēki, varbūt visā zemeslodē, mūs jau dainās, mēs respektējam dabu gadsimtiem. Tas nav modes lieta, tas mums ir iedzimts. Modernā tehnoloģija, tagad arī internetu, mēs esam lietas kursā, kas notiek Latvijā, kas ir populārs kultūrā, jaunākās dziesmas. Kad Ingrīda bija latviešu skolā vēl pēdējo gadu iestudēja, es skrienu ar latviešu skolas bērniem. Un Līva tikko nesen pārsreiz teica, es nezinu, kas es būtu, ja es nebūtu latviete. Un viņas draugi, viņai draudzene no vidusskolas šeit, viņi ir greizsirdīgi, kad viņi dzird, ko Līva dara pavasar. Jo viņi agrāk vienmēr brauc uz Kvebeku uz nometni, tagad viņi ir Mičigānā uz 6 nedēļām kopā ar 100 jauniešiem, kuri viņi iet skolā no rīta, bet pēcpusdienā viņi spēlē voleju, viņi kal rotas, viņi piedalās visādās nodarbībās. Ja viņai ir izvēle būt par latvieti, jeb sēdēt mājās pie vecākiem pavasar, ko tu izvēlēsies? Un es domāju, otrais, kas mums bija ļoti forši, un viņai arī, ir, ka mēs iepazīstamies ar cilvēkiem no dažādākām vietām. Šīs nav no Latvijas, bet paskatieties. Folkmans, viņš ir latviešu izcelsmes, no amerikāns, un viņš ražo vienreizējs papets, cik īsts viņas izskatās. Viņa dēls tagad var to biznesu. Un var gandrīz redzēt, ka tāda latviešu gaume un dzīvnieku mīlestība. Latviešu bebras. Jā. Un mēs no viņiem vienmēr pieprasam atlaidi, jo mēs sakam, mēs esam latvieši, jūs esat latvieši, 10% atlaidi lūdzu. Un mēs tāpat mūsu latviešu iepircējiem mūsu veikalā, mēs to izrekomendējam latviešu sabiedrībā. Ja jūs pasakat, pie kasas, mēs esam Latvijas, tad izdabūjat atlaidi. Mums Kanādā ir daudz rakūnu, un viņi bieži meklē ēdienu atkritumu tvertnēs. Liekas, ka latviešiem ir skaists dizains un visādas mantas, kas šeit varētu būt pievilcīgas. Tas ir nākamais projekts. Brauksim iepirkties un pētīt Latvijā. Jā. Urā!
Good morning. Good morning. How are you today? Good, thanks. Do you only have salmon, or do you have any other smoked fish? I have a trout, but I don't make it. Oh. It's something that I bring in from Georgian Bay. Okay. Okay. Would you like to see one? Please, yes. Okay. Nāciet, augsts, Šitās mēs pakosim vēlāk, bet in the meantime viņam jāstāvē augstā vietā. Šitās ir uz veikalas, restaurants, veikali. Kristapsona ģimenes mazā impērija darbojas kopš 1953. gada. Savulaik tas bija pilnvērtīgs latviešu delikatešu veikals. Te kūpināja desas, šķīņķi, zušus, lašus un foreles. Biznesa noteikumi tagad mainījušies, un te kūpina tikai lašus. No pieredzes sakot, labākos kādus iespējams dabūt Toronto. Like I said, it is a Latvian recipe because Kristapson started it, trained my uncle trained me, and now I'm trying to train my son. And we'll see if he stays in the business. Hallelujah. If not, next. I'm waiting for the next guy. You know, there's always going to be somebody, you know that, right? And I built a smoker and I started making salmon in my house, and primarily for myself and my father. My father was a choir director in St. Petersburg for the Latvian Church and the Latvian Choral Society. And so on Thursday nights, when they had practices, he would tell me, everybody wants salmon. So I went, okay, all right. So I made a batch of salmon, got in my car, drove all the way over to St. Petersburg, and I sold it unsliced chunks in a tray with a little saran on it. And the Latvians were so happy, and boy, they just bought these things left, right, and center. And I said, hey, I'm having fun. I didn't enjoy selling real estate. Lai gan tagad saimniekiem vieglāk runāt angliski, latviešu īpašā recepta un tradīcijas te dzīvos. Par to jau tagad rūpējas arī jaunie. 20 gadus tad bērni nāk ņemt, tad viņu bērni nāk ņemt. Mēs jau redzam, ka nāk iekšā ar bērniem, mēs jau sakam, ka mums patīk, kad mums viņus jaunus ved jau. Mēs jau zinām, kad būs vēl un vēl uz ilgiem laikiem. 60 gadi. Nu jā, 60 gadi. Nākamgad 60 gadi. Balli jākā. Būs. Liksim brelot cepuru kalnu. That's not me, folks.